Labvakar! Prieks visus redzēt, ka mēs esam sanākuši kopā. Mums pēc brītiņa vēl pieslēgsies klāt Inese. Un tad es sākšu ar to, kas palaidīšu citātiņu, kurā tad mēs kopā visi arī varam gremdēties. Pārslēdzu šobrīd logu. Tā. Tā, un tagad tam citātam būtu jāiet. Tad padodas ziņu, vai jūs dzirdat skaņu. Dzirdat? Vai skaņa ir dzirdama? Un bildi? Jā. Ir skaņa un bildi dzirdami, ja? Tad noskamies to citātu un tad arī gremdēsimies tieši par to, kas ir teikts. There is soul, and this body has developed on the platform that is soul, and that soul is migrating from one body to another. That is called evolution, and that evolution process is going on. 8,400,000 of species of life, aquatics, birds, bees, plants, and so many species of life. And we have got now this developed consciousness, human form of life. We should properly utilize it. That is our Krishna consciousness movement. We simply educating people, don't waste your valuable life, the human form of life. If you are missing this chance, you are committing suicide. That is our problem. Don't commit suicide. Take to this Krishna consciousness. And the process is very simple. You haven't got to take difficult processes like yoga system or philosophical speculative system. That is not possible in this age. That is, I'm not speaking from my own experience, but I'm taking the experience of big acharyas and big stalwart sages. They say that kalu nasti va nasti va nasti va gatirannatha. If you want to realize yourself, if you want to know what is your next life, if you want to know what is God, if you want to know what is your relationship with God, all these things will be revealed to you. This is your knowledge. By simply chanting this mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. It is practical. We are not charging anything, we are not bluffing you. That I shall give you something secret mantra and charge you $50. No, it is open for everyone. Please take it. That is our we are begging you. Don't spoil your life. Please take this mantra, chant, wherever you like. It has no hard and fast rules you have to follow. Whenever you like, wherever you like, any condition of life, just like we chanted half an hour before, any condition you felt ecstasy. Similarly, you can continue this. Chant this Hare Krishna mantra. It is given to you free. But if you want to know what is this Hare Krishna mantra, through philosophy, through knowledge, through logic, we have got volumes of books. Don't think that we are simply sentimentally dancing. No, we have got background. So, try to understand this Krishna consciousness movement. I have especially come to your country to deliver you this good message, because if you accept this, if you can understand this science of Krishna consciousness, other part of the world will also follow, and the face of the world will be changed. That is a fact. Jā, tā mēs esam visi kopā. Un šodien Šrila Prabhupāda saka ļoti nozīmīgus vārdus, kas attiecās uz mums, kas lasa viņa grāmatas un daudzina Hare Krishna mantru un sakot. Un tad tas, ko mēs šeit darām, sadzirdētam, būt sadzirdētam, tad katrs padalās par to, kā viņš viņu dzird, padalāmies ar atgriezienisko skaitu, kā mēs esam viņu sadzirdējuši, un tad mēs varam tālāk aiziet pārnās. Tad kurš ir gatavs pirmais padalīties, ko viņš dzirdēja tajā, ko Šrila Prabhupāda teica šeit 5 minūtēs?
Kurš drosmīgais? Man laikam vajag kaut kādu, kas man pa priekšu iet, jo es dzīvoju Spānijā, es esmu mazliet atradis no latviešiem. Man liekas, ka man vajag kādu uz mani neskatoties. Man liekas, ka es labāk ļauju kādam pa priekšu. Tad lūksim Lindai un Inesai, kas jau ir vairākas nedēļas to darījušas. Jā. Un tad lai Laila var pievienoties tad, kad tas sanāk brīvi. Jā. Klausamies Lindu. Man bija tā, kad es klausījos, un man likās, ka tā ir tā kā Šrīlas Prabhupādas un tā vispār tāda vēstījuma esence, visas kustības vēstījuma esence kaut kāda ļoti, ļoti saspiesta, jo tur tika pateikts it kā ļoti daudz, un kaut kā man tas uzrunāja, ka tas saspiestais veids bija tāds, tā, kad, jā, tas man patika. Un viņš to dara tādā manierē, ka, vispār nenoticēt nav iespējams, kad es domāju, ka tas tā reāli uzrunājoši. Es nezinu, protams, grūti pateikt, man liekas, ka, nevajadzētu nevienam palikt vienaldzīgam pēc šī citāta, tāda sajūta ir. Jā, un tas ir stāsts, kurš maina pasauli, kas ir vispār tā kā, ļoti, tas nezinu, tā, ka ļoti, tas uz visiem, tā kā viņš tā kā, jā. Un, jā, sākot ar to, ka mēs esam tikuši pie šī ķermeņa, kas ir cilvēka ķermenis, ja, ka būtu ļoti, nepraktiski, kā viņš saka, arī tā, praktiskums tur svarīgs, būtu nepraktiski to ignorēt, ja, un tā kā, to nepainteresēties dziļāk, par ko ir šis stāsts. Tas ir tas, ar ko es varētu sākt. Labi, paldies, Linda. Vai Inese var pārjautāt, vai viņa precīzi sadzirdēja Lindu? Sveicināt visiem. Tas, ko es uztvēru no Lindas, Linda mani papildina vai pielabo, vai es pareizi esmu saklausījusi. Pirmais, kad tika daudz pateikts un kad tas neatstāja vienaldzīgi tā ticība un tas spēks, ar kādu viņš runāja, stāstīja, ka tas jebkurā tā kā aizķer ar kaut ko savu, katram ar kaut ko savu. Tad vēl otrā lieta, ko es uztvēru, ka tā ir dāvana, kad mēs esam cilvēku ķermenī, saprātīgas tā kā būtnes, es tā uztveru tādā tā kā rakursā, un kad būtu grēks to neizmantot, lai garīgi progresētu, ja reiz mēs esam cilvēku ķermenī. Jā. Tad no savas puses es pēc tam pateikšu, jā? Pareizi jūs uztvēru? Jā. Vai es, Linda, pareizi jūs sadzirdēju? Jā, paldies, Ines, precīzi, tur tā vairs nav ko piebilst, precīzi ļoti, jā, tieši tā. Laila, tas, ko mēs darām, mēs šobrīd mācāmies sadzirdēt un būt sadzirdētam. Jā, tad Ines, vai tad jūs padalīsieties no savas puses, kā jūs to dzirdējāt un kas jūs uzrunāja tieši šai citātā? Sākumā bija tas moments, ka jā, tā informācija ļoti, ļoti saspiestā veidā, ļoti daudz. Manuprāt, man daudz kas gāja gar ausīm, un tomēr tas, kas man aizķērās, tas, kas palika, kad cilvēkam ir brīnišķīga iespēja garīgi progresēt attīstībā. Protams, katram ir savs tas garīgais ceļš, kuru viņš izvēlās. Svarīgi to izvēlēties, un tas, kad nav dzīvē uzreiz jāmaina kaut kādas pārmaiņas, jātaisa, tur tagad no visa jāatsakās, tur cilvēkus jāizmet no savas dzīves. Es tā uztvēru, ka turpināt skaitīt mantru, un tad jau gribu vēlās uzzināt kaut ko jau dziļāk, tad jau skatīties, sākt lasīt svētos rakstus un izprast dziļāk to lietu, sākt studēt un mācīties to lietu dziļāk. Kopumā tā. Paldies! Paldies, Inese. Laila, kā jūs labāk uzrunāt par Lailu, par Lauru, kā ir? Es esmu no Puruša Trājasvām pieņēmusi iniciāciju. Es esmu Bhaktisāra. Jā, iniciācijas vārds ir Bhaktisāra.
Bhakti. Bhakti sāra. Jā, bhakti ir tātad, bhakti šī kalpošana mīlestībā, un sāra no sanskrita ir esence. Mīlestības esence. Tā ir kalpošanas, mīlestības esence, tīrās mīlestības esence. Labi, prieks, te uzrunāsim tā. Hare Krishna. Un tas, ko mēs šobrīd šeit darām, Sāra, vai jūs varat pajautāt Inesē, vai jūs pareizi sadzirdējāt? Tā. Tas ir tas, ko mēs darām. Tā ideja, ka jūs pārjautājat Inesē, vai jūs viņu sadzirdējat, un pēc tam kādā brīdī jūs pastāstīsiet, ko jūs tur dzirdējāt. Un tā mēs to citātu redzam no 4 dažādām pusēm. Jā, labi, mēģināšu iekļauti. Labi. Inese, jā, man prieks vēlreiz atkal tevi satikt. Jā, ļoti. Un šajā mūsu tikšanās, var sakot, kad es klausos tevi, tad es sapratu, kad arī tev šī informācija tā kā, ienāca tā kā sakoncentrēta, tā kā esence tam visam tam, ko mēs, katram šī pieredze dažāda, bet arī tev viņi ir, tu viņu sadzirdēji kā ļoti tādu sakoncentrētu. Un zināmā mērā tev varbūt šķita, ka tu kaut ko tā kā neievēro, ka tev kaut kas tā kā aiziet garām, tavai dzirdēji. Bet tomēr tu saproti, ka tās ir iespējas, katram cilvēkam šajā garīgā ceļā, ko mēs ejam un ko mēs, kāda ir mūsu šī personīgā pieredze, ka tu saproti, ka tās tev tiek dotas, ka mums katram tiek dot izvēle. Un arī tev. Un ka tu mantru, ko mums nesa Prabhupāda, šo Hare Krishnas mantu, ka tu viņu uztver kā šo ceļu uz to tavu izvēli. Un kad arī šajā ceļā tu arī varēs turpināt arī saskatīt to, kas ir latviešiem taisni. Tu minēji, ka tā kā šis latviskums tā kā arī, kad iekļaujās tajā, jo viss jau vienalga, kāda tautība mēs esam, mēs tāpat visiem saknes nāk no šī veidiskā. Un saprot, ka tu arī to saisti kopā. Tā apmēram kaut kā tā, jā, vai es esmu pareizi tevi sadzirdējusi? Jā, Ines, padot atgriezenisko saiti. Mikrofons, man liekas. Jā, paldies, Bhakti Sāra. Mataģi, jūs esat man pareizi sadzirdējis, jā, ka tas ir koncentrēts stāsts, un kad tā mums ir iespēja brīnišķīgi praktizēt, un jā, ko es vēl gribēju teikt, jā, par to nemainīšanu, kad nav tāpēc jāatsakās no radiniekiem vai no cilvēkiem, vai uzreiz visu no mājas tagad jāizmet ārā. Un kad cilvēks var praktizēt neatkarīgi no tā, kādu garīgu ceļu viņš izvēlās, un būt harmonisks, līdzsvarots, mierīgs. Un tikai tad, kad viņam ir laiks, kad viņam ir iespēja, viņš var sākt studēt, meklēt. Bet, un tas notiek dabiski, ka tas nav pārspīlēts, samākslots, agresīvs, ka tas viss notiek dabiski. Neuzspiežot citiem. Jā, paldies jums vēl. Paldies tev. Jā, paldies. Inese, kas mums arī Ila Kantī, kad pielika klāt arī to daļu, kas bija vēl tieši neatspoguļot no Bhakti Sāras puses par to, ka mums nav dzīvē jāpārdod viss, kas mums ir, mums nav viss jānodod mūsu garīgiem tēvam, nav tagad jāsalauž attiecības ar visiem draugiem, bet es varu un sapratu, ka Ila Kantī, ka tas bija būtisks aspekts tajā, kad ir kaut kāda pieredze. Jā, Bhakti Sāra, kā ar jums, ko jūs sadzirdējāt šitajos vārdos un kas jums uzrunāja no šī citāta? Jā. Man arī asociējās šis citāts, tiešām viņš ir ļoti motivācija. Man skanēja no šī citāta kopīguma, es kaut kā sajūtu vēlreiz, kad runā Prabhupāda, tad ir kaut kāda uzreiz ir tāda tā kā motivācija, tā kā paceļās tā enerģija. Tā kā. Un arī jā, šis atgādinājums, kad mēs nekad nevaram aizmirst, tomēr, ka mēs, mums ir dot šobrīd šajā dzīvē šī iespēja būt cilvēku, un ka šis vienīgais, vispareizākais un vissaprātīgākais veids būt ķermeņa cilvēkā ir, cilvēka ķermenī
ir sasniegt šo arī mērķi, nokļūt pie šis garīgais ceļš un atkarībā no kā man gandrīz vai gribās teikt nokļūt pie Krišnas, bet tā ir liela svētība. Un šī mantra, tas ir ikdienišķs atgādinājums, kā jebkura mūsu ķermeņa kopšana, kā jebkura cilvēka eksistences nepieciešamība. Tā arī es uztvēru, ka šī mantra Prabhupāda mums viņu dod kā no vienas puses ļoti, viņš mums viņu dāvina, Krišna mums viņu dāvina, bet no otras puses mēs ļoti labi visi saprotam, ka tā ir milzīga dāvana, ka tā ir neatmaksājama dāvana, ka viņa būtībā ir vislielākā vērtība. Tā ir arī šī motivācija, jā. Paldies. Jā. Paldies, Bhakti Sāra. Es sajūtu, cik būtiski jūsos norezinēja tieši šie Šrīlas Prabhupādas vārdi. Un tas, ko es sadzirdēju, ka jūs redzat, ka Prabhupāda ar savu sarunu, ar savu teikto, ar savu būtību, viņi tik ļoti to parāda, ka ir sajūta, ka tas kaut kas ļoti milzīgi sakustināja jūsos ar šīm pateicības un prieka asarām, ka tā dāvana, kas ir iedot šais vārdos, un it kā viņš saka, mēs neprasam no jums $50, mēs iedodam jums par brīvu, bet ka jūs sadzirdat, ka tā ir milzīgi liela dāvana, un ka tā mantras daudzināšana, kā ikdienas higēna, kā mazgāt zobus, kā mazgāties, kad ar mantras daudzināšanu mēs varam iegūt tīru mīlestību uz Dievu, uz Krišnu, uz Radharani, un iegūt visaugstāko, tīrāko līmeni, un ka tas jūs milzīgi saviļņoja. Vai man izdevās jūs sadzirdēt? Jā, pilnīgi, tiešām, jā. Paldies. Jā, vai kaut ko Linda Ilkantī vēl grib pārjautāt Sārai, vai kaut ko sadzirdēja, lai tas dialogs ir dabisks? Droši. Tas, ko es vēl sadzirdēju par to, ka cilvēku ķermenī, kas arī no Lindas sadzirdēja par to cilvēku ķermeni, to iespēju, ka mēs esam piedzimuši tajā cilvēku ķermenī, kā saprātīgai būtnē, kurai ir šī iespēja dota. Un otra lieta, ko Bhakti Sāra Mataji teica par to mantru, kas tā kā atgādina mums visu laiku, kad to ceļu, uz kuru pusi, kur mums jāiet. Un tā kā maziem bērniem, ka mūs sauc tēvs un ka mēs dzirdam, un tas kur mums tur jāiet. Jā. Paldies. Paldies jums, jā. Linda kaut ko grib pārvaicāt? Linda, jūs mikrofonu lūdzu? Es tikai priekš sevis vēlreiz gribēju pateikt par šo, ka viņš saka, ka tas taču, tā ir dāvana, jums par to nav jāmaksā. Un es vienkārši visiem iedodu, nav nekāda noteikuma, vispār viss ir ļoti viegli, viss, take it easy, kā gribat tā atkārtot. Bet tas, kad tas ir neatmaksājams patiesībā variants un ka tas ir vislielākā dāvana, ja, viņš to tik viegli tā kā tādus graudus iedod, ja. Bet patiesībā tas ir tieši tā, ka tas ir, ja to saprot, tad ir viņa tas vieglums pagriežās pavisam savādākā tādā nozīmē. Paldies! Jā, paldies! Es arī labprāt padalīšos, pirms mēs aizējām uz tādu pilnīgi brīvu diskusiju visās pusēs. Es padalīšos, kas man atsaucās šajā mantrā, un arī no savas puses, ja es runāju par daudz pilgu, lūdzu ceļat roku, lai jūs varat pārjautāt, vai pareizi sadzirdēju. Es sadzirdēju šajā mantrā divas puses, tā kā tādu šajā citātā, tā kā tāds zobens, kas griež uz abām pusēm. Tā viena puse, ko jau Linda dzirdēja no jums, take it easy, atkārto, viss būs labi, nekas nav jāmaina. Tas tiešām ir tas, ar ko mēs bieži vien sākam. Bet ja mēs paskatāmies savā dzīvē, tad tajā brīdī, kad es Dievu ielaižu savā dzīvē, tad es pamanīju ar laiku, kad alkoholam vairs tā vieta nav tik ērta.
Un manā dzīvē, kad es sāku dziedāt mantru un daudzināt mantru, es vēl diezgan daudz dzēru alkoholu un lietoju gaļu. Un tad pamazām arī lietas ir. Un no vienas puses tā lieta, jums nekas nav jāmaina, un tas ir pa brīvu. Bet tajā pašā laikā tas man saskanēja ar to dziesmu, kas ir kristīgajā tradīcijā, ka Jēzu mēs tev gribam atdot visu, un tā kā nekā vairāk mums nav, tad mēs varam atdot paši sevi. Tāpat es redzu, ka šī mantra, ka no vienas puses viņi saka, jums nekas nav jāmaina, bet tad, kad tā garša sāk parādīties un gadiem ejot, es varu teikt paldies Šilam Prabhukādam un viņas sekotājiem, ka tā mantra kļūst arvien saldāka, garšīgāka, dziļāka, kad es gribu to daudzināt, es gribu no rīta, kā Bhakti Sāra teica, veikt šo daudzināšanu, šo rituālu, šo attīrīšanos, šo savienošanos ar Krišnu, kas ir daudz vairāk ar tā attīrīšanos, kad visa dzīve mainās. Un kad tas arī, ko viņš teica, kad ja mēs esam cilvēki, tad ir jēga cilvēku dzīve lietot tam, kas ir visvērtīgākais. Ja pretējā gadījumā mēs izniekājam savu dzīvi. Tā bija viena šī asā zobena puse. Ja kāds grib padalīties, un tad es padalīšos par otru pusi. Vai es jūs pareizi uztvēru, Džanaka Prabhu, kad tā pirmā lieta, pirmais tas tāds lielais tāds aspekts, kad tas ir kā zobens ar diviem asmeņiem. Un viena no tām lietām it kā nav nekas jāmaina, tikai skaitiet mantru, un tomēr, kad ieiet tanī ritmā, tanī skaņā, garšā, kad veidojās tā vajadzība, vēlme mainīt savu dzīvi, mainīt savus ieradumus, garšas, varbūt pat cilvēku loku, mainīt dzīvi, kad veidojas tā vajadzība, kā mainīt. Jā, paldies! Jā, paldies, Ilkantī. Tas bija tas aspekts, ko es teicu, un vēl es mēģināju pateikt, ka, ja tā garša parādās, tad cilvēks tik tiešām var būt ļoti, ļoti mainīgs un laimīgs un priecīgs. Viņam ir viegli mainīties. Un tagad es gribēju parādīt šī paša citāta otru griezīgo pusi, ar ko mēs varam sagriezt sevi. Ka reizēm ir cilvēki, kas ir paņēmuši šo mantru un viņi daudzina viņu stundu dienā, 2 stundas, 5 stundas. Mums ir stāsti par cilvēkiem, kas šo mantru daudzina augstā dušā vai lotus pozā, tur sēž 2 stundas nemainīgi. Un viņš to dara gadu, 2, 3, 5, 10. Ir cilvēki, kas 20 gadus to dara. Un viņam ir sajūta, ka nekas nav mainījies, viss ir kļuvis sliktāk. Un tad pieķeroties pie šī paša zobena, ka teikt, ka tīzītā mantra pati par sevi, cilvēks var savainot sevi un nogriezt. Jo tā viena puse, tā mantra ir spēcīga, viņa iedod tīro mīlestību uz Dievu. Viņa ļauj izjust mūsu veselumu kopējā cilvēka vidē, ja mēs to darām tā, kā Šrila Prabhukāda mums ir iedevis, par ko mēs varam runāt. Un ja mēs to tā darām, tad arī tās asaras birst, un es ļoti biju saviļņots Bhakti Sāra no jūsu dalīšanos, redzot jūsu asaras un izjūtot, ka jūs esat piedzīvojis dziļus īpašus brīžus mantrā. Un to, ko mēs arī esam jums runājuši arī aizkadrā, ka jūs esat daudz darījuši priekš tam. Un tajā pašā laikā es pieņemu, ka Bhakti Sāra jūs esat redzējis daudzus cilvēkus sev apkārt, kas šo pašu mantru lietojuši gadu, 2, 3, un viņi ir aizgājuši no tā ceļa. Un tā ir tā zobena otrā daļa, kad ar šo pašu citātu take it easy, chant and be happy, mēs varam sevi nogriezt, jo chant and be happy ir tad, ja mēs darām tās pārējās lietas. Tā ir tā otra puse, ko sadzirdēju citātā, tajā, ko Šrila Prabhukāda, viņš tā bargi tonīca, kas sadzirdēja. Jums ir cilvēka forma, dariet to nozīmīgi, lietojiet savu dzīvi, nekļūstiet par dzīvniekiem. Tā ir tā otra daļa, kas piedara pie tā. Jā, ja kāds var padot atgriezienisko saiti vai mani sadzirdēt, mēs... Es mēģināšu.
mēģināšu daļu, ko es, ja pareizi sadzirdēju, un mēģināju piefiksēt. Var sakot, jūs redzat šo citātu kā šo appusē griezējošo zobenu, un kad šī viena puse ir tā, kas tā kā mūs papildina un kas mūs pilnveido un iepriecina un mantru skandinot, mēs arvien vairāk izjūtam viņu smaigumu un šo formu, kad viņa mūs tā kā jau veido mūs plastiskāks un atdala no kaut kādiem sliktiem ieradumiem. Un tātad šī otra daļa, ko es tā kā sadzirdēju, ko mēģināšu citēt, kad šī otra zobena daļa ir tā kā pretēja šai iepriekšējai, un kad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo daudz cilvēki no jūsu saredzētās puses, jūs redzat, ka cilvēki daži praktizē mantru gadiem un Jā, kaut kur pazuda Bhaktisāra, bet ticamāk būs apakaļ laiku, tāds ir internets. Jā, mēs nedzirdējām jūs, bet tagad dzirdam jūs atkal. Es visu laiku runāju, jūs nedzirdējāt? Jā, mēs palikām pie tā, ka jūs teicat, ka gadiem praktizē un tad internets pārtrūka. Mēs palikām pie tā, ka gadiem praktizē Gadiem cilvēki praktizē, bet šī praktika, viņus nenoved drīzāk, viņus tā kā atmet apakaļ, vai pat nogriež, vai pat atdala no citiem baktām, no ierastā šī prakupādas mūsu dotā ceļa. Un tad jūs tā kā jūsu šī sajūtas bija, kad cilvēkiem ir ļoti svarīgi sadzirdēt tieši šo prakupādu, šo motivāciju, kas šajā citātā pat izskanēja mazliet tā kā spēcīgi un pat stipri un tā kā kategoriski, ka mums ir jāsaprot šī dvēseles iemiesošanās cilvēku ķermenī, ka mums viņi ir obligāti jāizmanto, un kas šis motivācijums skanēja ļoti tā kā mūsu stipriem vārdiem prakupādas. Apmēram. Jā, paldies. Tiešām mīļš Bhaktisāra Mataģī, kad es tiešām jūtos pilnībā sadzirdēts un saviļņots, ka tagad mēs esam četratā šeit, un ka katrs mēs šim vienam pašam citātam padavām to citu nokrāsu, un tā arī mūsu tikšanās mērķis, un tagad ir tā otrā daļa, ka mēs visi esam izgājuši, ka mēs brīvi varam viens otram pajautāt, pārjautāt, padalīties par to, kas saistās ar mantru, ar šo citātu, jā, un tagad Ines jau ceļ roku. Es gribēju vēl vienu piebildi pateikt, ko es pirms tam aizmirsu vēl pateikt, kad tā sajūta, tā stingrība, ar kādu viņš runāja, tāds vārgums, stingrība, bija tāda sajūta, ka viņš runā ar ļoti tuviem mācekļiem, kuros viņš ir ļoti daudz ieguldījis laiku un mīlestību. Un tāpēc viņš tā, man vismaz bija sajūta, ka viņš atļāvās būt tāds ļoti stingrs. Tas, ko es tā sadzirdēju, jā. Paldies. Jā, paldies, Ilkantī. Un kā jums ir ar Bhaktisāru? Kāda jums ir pieredze ar mantru un kā tas ceļš ir attīstījies? Mans ceļš ar mantru ir kad būtībā mantru skaitu regulāri un būtībā katru dienu no 2000, kāds gads teica sanāk, jā, tas maz kaut kā īpaši neskaitu, bet ja tā tagad ir tā saruna ir pavērsusies, tad es skaitu no 2015. gada, jo es atceros, ka es biju Londonā un man bija dzīvē Krišna man nolika tā kā pieskatīt manu onkuli, ko es tā kā pavadīju viņu mūžībā. Un tas pēdējais pusgads bija tā kā uz gultas, un es biju tā kā no abām pusēm kaimiņos bija indieši dzīvoja, un Anglijā man arī iesākās ceļš reāli ar dievībām, no tempļiem un ar citiem baktām, un tieši kalpošanas tas reālais, ka es ieraudzīju, ka tiešām ir kaut kas reāls, ne tikai tā, kā es biju lasījusi, jo es Latvijā tā kā biju saskārusies ar lekcijām un viss, bet nekad nebiju bijusi templī.
un tā tālāk. Bet tieši šis Londonas posms, kad, kurā es biju no 2012. līdz 15. gada vasarai, tad var teikt, ka 13. gadā es iepazinos pilnībā ar tempļiem, ar Soho templi, ar Bhaktivinoda Menoru, ar latviešiem dažiem, kas bija Londonā dzīvoja un krievalodīgiem Baktā. Un tas bija mans šis iesākums. Un tad arī tas iesākums man bija ar mantru, ka man viņš bija ļoti tāds, tā kā daudz viet mēs rakstos un klasēs cilvēki, šie vaišnavi, kas iet savu ceļu, viņi saka, ka vienmēr, ka tas iesākums ir tā kā tev tādas emocijas un tev viss tā kā rožains liekas un tā viss tev tik daudz enerģijas un man arī tāpat bija. Un uz šo emocijas plūsmu es biju arī tā kā kontaktā ar rīdziniekiem, biju ar šo, kā viņš tad izkrita no prāta, ar šo reiki. Un ziniet, es nezinu, bet tas ir, ja tu tici, tad tev tas notiek. Es zinu, ka tas tā ir. Ticībai ir liels spēks, jo tā tas ir. Un tas reiki bija, var sakot, bija jaunais gads, 14. 15. gads mainījās. Un tad, kad es tajā 13. 14. gadā jau skaitīju mantru, tad es tā kā viņu skaitīju, tā kā neskaitīju, tā kā es ļoti gribēju, un tā kā man tas viss tā kā bija. Un tad es sapratu, taču jāsāk skaitīt nereiz katru dienu tā mantra. Un tad bija tas reiki seriāls, un tas vadītājs, viņš saka, tagad ir kaut kāds mēnesis, un tagad ir kaut kas tāds mistisks, un tagad jūs visi, mēs tagad visi savienosimies tajā, tā kā mēs tagad esam tikai nevis video, bet tādā tā kā kopīgā stundā, tā kā tajā kopīgā reiki, tajā visā enerģijas tajā plūsmā, ka tu esi tā kā instruments, ka tu tā kā esi, un tagad tu ļaujies tam visumam, un tad vienkārši vēlaties kaut ko tādu, kas jums ir svarīgs dzīvē. Un tad es arī vēlējos to, ka Dievs dod man lūdzu skaitīt to mantru beidzot katru dienu. Un ziniet, kas notika? Un es viņu tā arī sāku skaitīt no janvāra 1. Un apbrīnoju, un bija 1. janvārs, un es atceros, ka pienāca vakars, un man nebija tas tie 16. aprīļi, man nebija. Un es domāju, man taču viņi jānoskaita. Un tā man arī iesākās. Tas ir pirmsākums, un tā pamazām un viss, un ir bijuši tas posms dzīvē, ka es pēc tam atgriezos tā kā Latvijā, tad es tā kā aizbraucu uz savu mīļo Spāniju, un tad man bija tā kā vēl jāatgriežās, un tad es atkal esmu Spānijā, bet kopš tā Londonas laika es vienmēr esmu vienalga, kur ceļojos, es vienmēr esmu meklējusi vaišnavu sabiedrību. Un pēdējais mēs tātad esam iniciācijas pieņēma pagājušajā gadā. Mēs bijām ar guru, Latvijā 2 gadu atpakaļ. Ja? Tas ir 2 vasaras jau atpakaļ. Un pagājušajā vasarā mēs bijām Brazīlijā. Un Brazīlijā mums bija gāzu ceremonija, uguns rituāls. Un tad mēs esam atgriežušies atkal Spānijā, un mēs esam izgājuši ar vīru no tempļa. Mēs esam tagad būtībā 3 vai 4 mēneši. Mēs esam sākuši dzīvojam ar citiem vaišnaviem kopā viņu saimniecībā, ļoti liela, un ir templis, viņu ģimenes templis, un mēs turpinām savu mīļoto kalpošanu, dārs un ziedi un tā. Un mantra ir tā kā es saku, mantra ir tā kā tīrīt zobus, un tā kā tu neaizēji gulēt, un tu nepiecelies, un tā mantra tevi būtībā ir tas, kas ap to mantru, man liekas, manā dzīvē ir tā, ka ap to mantru es lēnām piekabinu klāt, ka es tā kā sāku jau piedāvāt šo prašādam, ka es sāku celties, un kad es aizēju laicīgi gulēt, un ka es kaut ko lasu, un man liekas, ka tā mantra ir tas centriņš, pie kā es visu lēnām piekabinu klāt, ko es templē esmu lēnām iemācījusies, un ka tas ir tas stūrakmenīgs. Kaut kā tā. Varbūt sanāca ļoti gari. Mīļš, paldies, kad jūs dalāties ar to. Ja kādam kaut kādi jautājumi, papildinājumi, Bhakti Sārai pavaicāt, ka mums ir tāda iespēja, ka cilvēks dalās ar savu izjūtu. ¿Te puedes buscar estas hojitas? Lechuga. Muchas.
Jā, paldies, Bakta Sāra Matadžī, par dalīšanos. Ļoti, tas kaut kas tāds ļoti milzīgs, apjomīgs arī tāds darbs un ieguldījums. Un es vēl eju tādā virzienā, kad, lai nebūtu tur vēlu vakaros vai vēl kaut kā, man vēl tā. Es vēl neesmu sapratusi, atradusi, ir mācības, ir darbs, ir bērni, un tad es kaut kā mēģinu visu kaut kur ielikt, iestarpināt, un es vēl esmu ceļā uz to, un jums izklausās ļoti realizēti, ļoti harmoniski tas viss, un jā, forši. Man liels prieks par jums apsveicu ar jūsu kāzām, liels prieks. Tas foršs, tas ir kaut kas tāds, un vēl uguns rituāls un viss, un tas tāds ļoti kaut kas īpašs. Jā, paldies jums liels arī par dalīšanos. Ļoti skaisti. Paldies. Jā, mums šobrīd vēl ir 2 minūtes, lai mums beigtos sesija. Man tik tiešām gribas lūgt, ja mēs varam vēlreiz iet tajā pašā saitē iekšā, un es jau gribētu dzirdēt arī pārējos un padalīties par to, vai mēs varam tāpat, lai neizjaukt to vēlreiz tā pašā saitītē iet iekšā. Labi, tas vēlreiz nospiežam, vēlreiz ieejam tā pašā saitītē iekšā visi.